Turpinājums sekos. Neaizmirst nospiest patīk, abonēt kanālu un tiekamies nākamreiz. Iron Gym! Šo to pie šīta video tomēr gribēju vēl pielikt klāt. Pirmais ir par svaru. Divās nedēļās sanāk 4 kg. No teorētiski tas sanāk bišķīt par daudz, jo labs progress veselīgs skaitās kāds puskilograms nedēļā, tas nāk kaut kādu kilograms 2. Bet pašā sākumā ir bieži tā, ka nonāk ātrāk no tas svars, tāpēc, ka pirmkārt jau tas puncī ir iekšā kaut kā, ja tu ēd visādas drazas, visādas sūdas daudz, un puncī vienkārši ir iekšā daudz visādi tie sūdi. Viņam, lai iziet ārā, tad viņš sāk ēst mazāk, protams, loģiski, ka tas viss tiek atstāts podā. un tad kaut kā 2 kg varbūt tā ir aizgājuši, un 2 kg tiešām tam varētu būt arī tie tauki. Tad otrais par trēniņu. Te bija tas trēniņš, kas varēja redzēt, ka tas saucamies sapļu trēniņš, ka no viena vingrinājuma uz otru iet. Tāds trēniņš īstenībā netaisa. Mēs taisam principā pašu standartu bāzes, pašu parastāko programmu, tur krūtis, triceps vienu dienu, otru dienu muguru biceps un tā tālāk. Tā kā tas vienkārši bija, kāpēc mēs to taisījām, tāpēc, ka pašu pirmo trēniņu, ko es gribēju ierot, lai viņš būtu tāds bezvadot bišķī iesildošais tāds, lai viņi nedod uzreiz baigos slodzi kaut kādai konkrētai muskuļu grupu, bet visas grupas pa bišķītim, un tā, lai nav pēc tam nākamajā tā, ka nevar vairs pakustēties un nevar turpināt trēniņus. Tas ir par to trēniņu daļu. Un pēc tam nākamais ir par ēšanu. Par ēšanu, protams, ka visi izšķir var ievērot tādus treniņus, kā šeit bija, var ievērot savādākus treniņus, bāzes standārts programmas, tad ir vēl visādi treniņi, bet tie treniņi darbosies tikai tad, ja būs kārtīga ēšana, precīzi ievēros to diētu. Jo citādi nekas īsti tur nenāks nost. Var trenēties, ja gribi, bet tu apēd vairāk kalorijas, nekas nesanāks. Un viņam ir ļoti labi tas, ka viņš jau to zina, un es jau arī zināju, principā, pirms es viņam sāku dot to programmu, un viņš izdomāja, ka viņš ir darīt. Es jau zināju, ka viņam noteikti 100 punktu būs rezultāts. Ja cits cilvēks, piemēram, atnāk, mēs viņam sastādām programmu, viņam varbūt būs rezultāts, varbūt nebūs. Būsim atklāti, tāpēc, ka es zinu, ka būs cilvēki, kas to ievēros cītīgi, būs, kas varbūt sākumā mēģinās, pēc tam kaut kas nesanāks, tad atkal darbā kaut kas nojūt, tad skolā kaut kas nojūt, tad aizbrauc, kā man tas vajadzīgs, un tad tur ir brīvdienas, un tā tur šitā, un tā tas viss aiziet. Un par šo te, starp citu, būs tieši arī video, kā viņš, es viņam ietošu kameru, tad viņš nofilmēs, kā viņš vienu dienu ēd, kā mēs viņam sastādījām to programmēšanas. Bet viņš īstenībā ēd mazāk nekā es varbūt tam gribētu, lai viņš ēstu. Bet tas ir tīri viņa ziņā. Viņam liekas, ka viņam tā nenāk nost, tad viņš paņēma šī mazāk to sūļu tirāts. It kā jūtās pagaidām labi, bija kaut kāds pāris dienas, kad nebija īpaši tā laba pašsajūta, bet daudz treniņu, tas kardio vēl papildus, un tad nebija tā pašsajūta tik labi. Bet principā diezgan normāli jūtās, un viss tā kā iet pēc plāna. Un arī kardio, tur arī mēs parādīsim, ko mēs tagad darām ar to kardio. Un tur, principā, viņš skrien 4-5 reizes nedēļā, bet kā tad varam tā tālāk. Un tur vēl dažādi citādāks bija šī kardio arī veids pielikt klāt, tā mēs te darbojamies.